Mēs šobrīd esam Leļu teātrī un uzzināsim, kas te notiks Baltajā naktī. Ejam! Labdien! Labdien! Es nezinu, vai jūs tiksiet tik tālu, cik es esmu tikusi, bet sirdī jūs tiksiet. Wow! Tātad, kur būs šī skolotāja Baltajā naktī? 34. vidusskolā, kas ir Pārdaugavā pie Botāniskā dārza. Un tā būs izrāde, kā arī tāda spēle, saspēle ar publiku. Tā kā skolotāja ir 3 metri, tas nozīmē, ka arī tu kļūsi vienkārši par skolnieci. Un tev arī būs nedaudz jāmācās, jāatbild uz āķīgiem jautājumiem, iespējams arī jāizkustās un jāpasporto. Kā arī, ja Porziņš atnāks uz to izrādi, viņš arī sajutīsies atkal kā skolnieks, vai ne? Porziņš? Nu, tā kā skolotāja 3 metri, Porziņš bija šīsāks. Jā, padomā, cik Porziņš garš bija, ka viņam bija 10 gadi. Vai es tur varu arī iet ar ļoti maziem bērniem, vai viņi pārbīsies no ļoti iespējīgiem skolotājiem? Teic, viņas ir baisas? Viņas nav baisas, viņas ir mīļas. Es domāju, mēs esam spēlējuši diezgan daudz šīs izrādes, un mazi bērni man nebaidās. Kuri baidās? Nezinu, palaiģi varbūt. Kāpēc tev bija svarīgi uztaisīt šo izrādi par skolotājiem un atnest viņu arī uz Balto nakti? Tad, kad es veidoju šo izrādi, es uzdūros uz interesantu statistiku, ka Latvijā gandrīz 90% skolotāju ir sievietes. Un ļoti daudz skolotājs jau ir pensijas vecumā, un viņas neskapēc nelaiž prom pensijā, bet liek vēl strādāt un strādāt, jo vienkārši trūks šo skolotāju. Šīs visas domas man tā kā salika, ka par to jāparunā kā tā nopietnāk, bet arī klāt ir arī šī spēle par to visu tādu drusciņi interesanti. Tad vai šī izrāde, tavuprāt, ir arī kā tāda ode skolotājiem? Jā. Pacelt viņus augstāk? Jā. Tad skolotāji nāciet, ņemiet bērnus līdzi. Izglītības ministrs, starp citu, arī šo izrādi redzējis un smaidīja. Un vēl viena lieta. Vecākiem, kuri dažreiz skatās no augšas uz skolotājiem, ko tu viņiem pateikt, kāpēc vajag atnākt uz šo izrādi? Lai pamainītu savu redzes leņķi un paskatītos no citas puses uz šo situāciju.